Tā, kolēģi, parunāsim par dzemdes kakla vēzi. Tad ir divi galvenie veidi – plakanšanu karcinomu un adenokarcinomu. Plakanšanu karcinomu būs biežāk 80% un adenokarcinomu 20%. Runāt par Latviju, tad ir 17 gadījumu uz 100 tūkstošiem. Pasaulē aizņem 8. vietu pēc incidences un 9. vietu pēc mirstības. Vidējais pacientas vecums ir 47 gadi. Un dzemdes kakla vēzis ir trešais biežākais nāves cēlonis ģinekoloģisku ļaundabigu audzēju dēļ pēc endometrija un olnīcu vēža. Un vislielākā mirstība ir cilvēkiem vecumā no 55 līdz 64 gadiem. Riska faktori. Tad HPV infekcija. Ilgstoša inficēšanās ar augsta riska HPV 16 un 18 tipiem, kā arī 31 un 33 tipiem. Smēķēšana, daudzi seksuāli partneri, tas vienkārši palielina HPV infekcijas risku. Agrīna seksuāla aktivitāte, arī seksuālas aktivitātes uzsākšana agrā vecumā palielina HPV infekcijas risku. Imunsupresija, piemēram, HIV vai imunsistēmu nomacoši medikamenti, piemēram, kortikosteroidi, orāla kontraceptīvu lietošana, liels dzemdību skaits, 3 vai vairāk palielina dzemdes kakla vēža risku, līdzinfekcija ar citam STS un sociālo-ekonomiski faktori. Runāt par preventīvām metodēm, tad ir HPV vakcinācija. Tā ir tāda nonavalenta vakcīna. Latvija biežāk izmanto tieši Gardasil 9. Rekomendē no 12–25 gadiem gan sievietēm, gan vīriešiem, kā arī pacientiem, kuri ir vecāki par 25 gadiem un kuriem ir imunsupresija. Arī ir būtiska regulāra skriningošana, piedalīšanās regulāras dzemdes kakla skriningos, papsmērs, palīdz agrīni atklāt pirmsvēža izmaiņas. Tad šeit ir svarīga info par gadiem. Tad no 25 līdz 29 gadiem ņem citoloģiju no dzemdes kakla. Ja tur ir HISIL, tad taisa HPV testu, un ja tur ir pozitīvi onkotipi, vēl ir 16, 18, varbūt arī 33 un 31, jā, tad pacienti sūta uz kolposkopiju. Ja ir low SIL, tad tāpat taisa HPV testu, un ja tur ir zemes risks, tad vienkārši tālāka novērošana pēc 3 gadiem. Bet sievietēm pēc 30 gadiem līdz 70 gadiem skatās tikai HPV ar papsmēru, un ja tur ir pozitīvi onkotipi, tad ņem citoloģiju uzreiz no tā paša materiāla, skatās HISIL vai LOWSIL. Ja HISIL, tad sūta uz kolposkopiju, ja LOWSIL, tad vienkārši tālāka novērošana. Un šai gadījumā jau pēc 5 gadiem. Tad no 25 līdz 29 gadiem tālāka novērošana notiek pēc 3 gadiem, bet sievietēm pēc 30 gadiem tālāka novērošana notiek pēc 5 gadiem. Arī kā preventīva metode, tā ir droša seksuāla prakse, tur, piemēram, prezervatīvu lietošana un seksuāla partneru skaita ierobežošana var samazināt HPV pārnešanas risku. Par simptomiem, dzemdes kakla vēža simptomiem, tad parasti ir asimptomatiski agrīna stadija, un simptomi parasti attīstās vēlāk slimības gaitā. Pirmais būs neparasta maksts asiņošana,
Piemēram, asiņošana starp menstruācijām, asiņošana pēc menopauzam un neparasta asiņošana pēc dzimumakta. Otrais – sāpes iegurnī, disparūnija, sāpes dzimumakta laikā, neparasta maksas izdalīšanas ar asinām strutojuši nepatikami smaržīgi, es jau pieminēju, bet labi, lai būtu divas reizes. Nogurums, sāpes vai tuskas kājas, sāpes mugura, kad audzis jau progresē, apetītes zudums un svara zudums. Urinēšanas problēmas, piemēram, sāpes vai diskomforts urinēšanas laikā, kā arī asinis urinā. Un kā vēlnes pazīmes būs tieši hidronefroze, limfedēma un fistulu veidošanas. Par diagnostiku, jā. Es to, principā, jau izstāstīju pirms tam. Jā, galvenais ir papsmērs, viss šitais skrīnings, HPV tests, un drusciņi vairāk par kolposkopiju. Tad, ja pacienti pēc papsmēra izrādās, ka bija HPV onkotipi pozitīvi, tad pacienti sūta uz kolposkopiju, kur arī ņem biopsiju, ņem parasti 2-4 biopsijas. Tad kolposkopija ir procedūra, kura tiek izmantot speciāls palielināšanas instruments, ko sauc par kolposkopu, lai tuvāk pārbaudītu dzemdes kaklu. Un, ja tiek atrastas neparastas šūnas, var tikt veikta biopsija. Arī izmeklē iegurni, tad arī fiziski izmeklē iegurņa zonu, lai pārbaudītu novirzes izcilinājumus vai citus vērus simptomus. ATL diagnostiku var uztaisīt ultrasonogrāfiju, gan abdomināla ultrasonogrāfija, gan transvagināla, man liekas, jā. Magnēts, mazi iegurņu orgāniem, dators plaušam, vedara domam iegurņiem, lai izslēgtu metastāzes. Un pēc CT arī ar tādu pašu domu. Arī var taisīt cistoskopiju, tad tas, kad ievada cistoskopu, vienkārši tādu ierīci ar kameru, ievada sievietes urinceļus, un tur skatās, vai audzis neizplatās tur kaut kur, piemēram, uz urinpušļi un tā tālāk. Un laparoskopija, tā ir diagnostiska laparoskopija. Par ārstēšanu metodiem, tā ir konizācija, procedūra, kura tiek noņemta konusa formas audu daļu no dzemdes kakla, lai izņemtu priekšvēža šūnas vai agrīna posma vēzi. Otrs ir histerektomija, dzemdes ķirurģijas izņemšana, un dažas gadījumus tiek izņemtas arī olnīcas un olvādi. Un tā ir galvenā ārstēšana agrīna stadijā esošam dzemdes kakla vēzim. Radikāla histerektomija, ja vēzis ir izplatījies vairāk, var veikt radikāla histerektomiju, kura tiek izņemta dzemde, daļa no maksas un apkartie audi. Arī ir būtiski iegurņa limfodektomija, limfmezglu izņemšana iegurņa rajonā, lai pārbaudītu, vai vēzis ir izplatījies. Arī izmanto staroterapiju, tas ir ļoti svarīgi šajā gadījumā. Tad var pielietot gan ārējo staroterapiju, gan iekšējo staroterapiju, jeb brahiterapiju. Ķimioterapija arī ir būtiska. Parasti izmanto tādu kombināciju kā cisplatīns vai karboplatīns plus paklitaksels plus bevacizumabs. Bevacizumabs, tas ir daļa no metterapijas, tā ir monoklonāla antiviela, kas bloķē vaskulāru VEGF, jeb vaskulāru endothelial growth faktoru. Bevacizumaba arī dod tādu, kad ir kaut kādi recidīvi. Tad ķimioterapija cisplatīns kopā ar paklitaksels un bevacizumaba. Pie imunoterapijas var dot pembrolizumabu, bet tas ir kaut kas līdzīgs bevacizumabam. Jā, šeit kas bija pievienots.
Nu jā, arī var pastikt par low seal, high seal, bet tas nav tik būtiski. Galvenais zina tos, ka high seal tā ir augsts pakāpes pirmsvēža bojums un low seal zemes pakāpes bojums un bieži regresē. Tāpēc, jā, pie low seal histoloģija ir CIN1, un pie high seal CIN2, CIN3. Un CIN1 ir viegla displāzija, un CIN2 un CIN3 jau video un smagā. Tāpēc, jā, tas bija viss par ķematiskā klavēzi. Paldies par jūsu uzmanību.